Piesprādzējies, jo šajā īsajā video es tev parādīšu 5 veidus, kā tu nemanām sev čakarēt dzīvi, kamēr tu domā, ka tev vienkārši neveicis. Pirmais, tu gaidi motivāciju. Tu nevari balstīt savu dzīvi uz emociju, kas vienu dienu ir un otru dienu pazūd. Motivācija var iedot startu, bet disciplīna ir tieši tas, kas tev aizdīs līdz rezultātam. Tāpēc būvē ieradumus un disciplīna parādīsies. Otrais, tu visu laiku meklē jaunu sākumu. Katru pirmdienu, katru mēnesi, katru jauno gadu. Tu sev iestāsti, ka šoreiz būs citādāk, bet pēc dažām dienām tu atkal atgriezies vecajās sliedēs. Un tā lielākā problēma ir tajā, ka tu izvirzi nereālas ekspektācijas un domā, ka rezultātam ir jāatnāk pirmajā nedēļā. Trešais, tu visu laiku runā par plāniem. Katru reizi, kad tu izstāsti visiem, ko tu darīsi, tavas smadzenes jau saņem mazu apbalvojumu devu. Un līdz ar ko, pēc tam šī darbība vairs nešķiet tik steidzama un īpaša. Ceturtais, tu izvēlies komfortu brīdī, kad tev vajag raksturu. Tajā brīdī, kad tev jāiziet uz treniņu, jāizdara darbs vai jāpasaka nē vecajam ieradumam, tu labāk izvēlies vieglāko variantu. Un tas palēnām grauj tavu pašcieņu un ieradumu būvēšanu, kas tev varēja novest līdz kārtīgai disciplīnai. Piektais, tu vaino apstākļus, bet neizmaini savu sistēmu. Tu vari vainot laiku, darbu, cilvēkus un nogurumu. Bet ja pašā saknē nemainās tava ikdiena, tad arī rezultāti paliks tieši tādi paši. Tāpēc atceries, lai uzlabotu savu dzīvi, tev nav jākļūst perfektam. Tev vienkārši jāizvirza mērķi, jābūvē pozitīvi ieradumi, jāizpild solījumi, kurš tu sev dod, un jābeidz izvirzīt nereālas ekspektācijas. Jo rezultāts nāk ar laiku, nevis ar vienu perfektu dienu.